Pēc ļoti veiksmīga pirmā motocross treniņa man un Valteram ir beidzot pienācis otrais treniņš. Ir pagājis labs laiks, ir pagājuši 3 mēneši, ja nemaldos, un visu to laiku mēs nevarējām sagaidīt, kad mēs tiksim atkal pie moča. Un tad beidzot tā diena ir pienākusi, mēs tiekam uz moča vienīgi Rucavā uz ledus. Es un Valters kā profesionāļi varēsim mazliet izaicināt savu skilu, ko izveidojām pirmajā treniņā. Vai drīzāk es atkal šķīstu. Vai Valters ir gatavs? Liekas, jā, ķip. Es gatavs. Ko tu laicīgs? 10:30 tā savākšu. Jā, davai. Es sēžu jau no 10:30 gatavs. Jā. Reāli, godvārds bija gatavs. Taisīju speciāli pankūciņas 10 no rīta. Nezinu, es, piemēram, jūtos pēc pilnīgākā loha. Nu, tu izties, jā, tā arī bišķi. Labdien, puikas! Labdien! Labdien visiem vlogā! Es esmu gatavs, mēs jau nobraucām vienu braucienu. Kas? Nu šitē neslīd, bet ir tāds, kurai peļķi sasalos. Nu, ledus vienkārši. Valdinieks. Tā kā pa pļauju būs braukt tajās vietās. Kas tad? Tā kā pa to pļauju noplūdušo būs braukt tur. Tā kā pa lēnu. Tu jau nezini, kā pa to pļauju braukt. Nu, tu tagad zinās. Būs ļoti traki. Īsi sakot, Roberts iepriekšējā nedēļā solīja dot mums braukt ar mocu. Tomēr pēdējā brīdī uzmeta, jo domāja, ka nebūsim spējīgi braukt pa sasalušu pļauju. Mēs apvainojāmies uz Robertu, Valters ar viņu nerunāja un nesveicinājās, un Roberts steidzam saorganizēja mums treniņu, lai mēs atkal draudzētos ar viņu. Ejam pa trasu. Cik daudz kritienu būs? Dodam. Ko mēs tā darām? Trases inspekcija tā ir tā. Iziet pa traklauku, es nezinu. Traklauku. Iziet pa trasu. Pastāst trasu. Kā mēs varam redzēt šeit. Redzi, kā redz, šeit nav nospiedumu. Tātad tas nozīmē, ka šeit tik cilvēks atrāvies ir un tur nosēdies. Nu, nekur jums arī nosēdienas te. Mums būs ritīgi labi vai ritīgi sleģīgi. Valter, es tev saku, tu lec taisni šitajam. Padomāju. Tu jau nevarētu. Neseko tai špūrei. Nav jau jāsako. Es domāju, jums arī nevajag sekot pa turien. Bet te ir līdzenās trases. Nu, te ir līdzens, lai var pabraukt pa sasaluši. Es tā kā domāju, ka te nebūs nolīdzinās, būs tās špūrs un viņš būs sasaluši. Tad jau pilnīgi ar dipsājas. Jā, tad jau nevajag pabraukt. A viņi te uzbrauks, domā? Nē, ja tu man jautā godīgi, šitas izstāst dipsā. Tagad ar tās braukt. Bet vispār ir sagatavots, lai jūs ap 2 reizē varētu braukt. Ej, tu dievs, tā nav laba ideja. Tā kā te nāk, tiek... Es ņemu Roberta mocu tādā gadījumā. Pilns un tad iet Nē, es pat laicēt. tās nebraucu ar otro. Ar 3. un 4. Tad pēc 4. jau aiziet. Un kaut kur pirms pastāv ekrānā. Oi, reku itā peļķi. Nu, tur mēs neesam vēl bijuši. Staigā un jau viss. Ej, tu seko tām līnijām. Skaties, kā daram. Ejam visi 4 šitā rindiņā, tā lai mēs zinām, kur tas lēns ir. Jo tad tikai, ka viens paslīd, tad ok, te ir. Iezīmējam. Jā, bet tu jau neatcerēsies visas peļķis šajā Ne, bet es jau iezīmēju, milzīgajā. kā tu uzreiz, kā paslīd, tu uzreiz, Ej, tu dirst, bļā. Te viss tā. Tā jūs jābrauc pa šito reku. Jā, brīžam seko, brīžam nē. Varbūt jums nebūs jābrauc. Tur tā kaut kur pa citu, pa tādu piemērotāk vietiņu atradīsim. Normāli lekuši, Džek. Vakar, tik tā ir. Nemaz nek... 1, 2, 3, 4. Normāli. Pagaid, tad 8 metru aizlēc. Nē, bet man patīk, kad nav nemaz izbraukšana nevienu reizi, uzreiz lec pāri. Jā. Nevienu Jā, reizi. nu, bet tā, Tu jau tā nevar tā, nu. Nekas jau nebūs, ja tu nepārlaiks. tas būs muļķīgi. Nē, nebūs jau nekas, ja nepārlaiks. Nē, jums būs muļķīgi, ķip, ka jūs braucat un čipa Nezinu, pirmā nezinu. reize. Brauks jau arī sabijies tur.
Jā, Nelec arī dažs tagad leķiem. Būtu daudz labāk, ja tas sniegs nebūtu. Tad var redzēt, ka jūri ir pilnīgi plēdi. Jā. Piemēram, šeit. Viņi jau te tā var braukt. Nebraukt pa turien, bet no turienes, ka brauks, te griezties. Es domāju, es braucu vispār pa to meļus tikai. Jūs vajag ātri atbraucot, ne? Jā, šīs 10.30. Es tā savāks 10.30. Es 10.35. Nē, vai tad, ka viņš man uzrakstīja, es savācu Alteru un braucam? 11.13 bija kaut kāda. Cik tagad ir? Kādā pusstundā atbrauc? 11.57. Tas ir ātri, vai tu to sarkastiski domā? Tas ātri. Es biju domājis, mēs jau vienu braucienu jau paspēsim pabraukt. Nu kā, mēs 90 km/h braucam. Jā. Jā. Re, kur jau ir pēļi. Te labs ir, jā. Pa šito pusi, es domāju, brauksiet arī. Kaut kur tā. Jāatrod, prasīt. Viņi gāda. Neviens jau nav mērījis. Jā, arī reku nav. Viens brauc pāri. Pārbaudu, vai te nav ledus. Mēs te brauksim toču. Nu, zin kā, mums bija pirmā reizē, mans mots viss caur traši šitā ten gāja. Jā, bet te jau nav tādas. Nav tik mīgs. Ja viņš ir sasauks un viņš ciet, un tev jau, ja tu atlaidīsi gāzi, tev nebūs tā, ka tev aiziet motu. Te tu vari laist gāzi un nekas nebūs. Jo reāli tur tā bija dips, tā tu atlaid gāzi, šitā ten aiziet. Nu, te tikai būs, ka var slidēt. Jūs jau nodemonstrēsiet vienu apu. Es domāju, mēs varētu nobraukt braucienu. Vēl vienu. Jā, Jums mierīgi. iedot pabraukt. Jā, Un tad mēs vēl vienu. Jo mums tāds mums plāns bija. Un tad mēs divus braucienus pēc kārtas, Valter. Jā. Bļo, mums šitien izstās dips, jā. Kas tad? Tev jau nav jābrauc par to botu. Šitā visi trasi, jā? Jā, tā visi trasi. Tur tikai nav braukt. Tikai tā viena līnija, kas te ir. Te iena iet. Nē. Ja es gribētu šitien pēc tā izbraukt. Es jau aizbraucu augšā. Bija jau tas video, kur es augšā uzbraucu te. Es nocēstu to tieši tur. Kur tu tur pēc tā? Tā ir vēl viena virāda. Nu tur jums būs jābrauc. Bet tur nav tāda baigi nekā. Jā, tur viss čili. Uzbrauc, kurš augstāk. Ej, jā. Nē, nu cik augstu gribi, jā. Es domāju, ka būs labi. Kur te ir plakana vieta, kur es varu trenēties tā kā toreiz? Tur būs jau arī, to es arī gribēju. Bet tur būtiņš uzreiz jānobrauc malā, BM var atstāt pa to pokoju. Un tad mēs mēģinām tikai. Nu te reāli nav varianti, te jābrauc pa augstu diezgan. Bet ja kur tu izgāji tagad, tur tu gribi, lai mēs braucam? Mēs nezinu, kas te apakšā visu tā. Nu mēs jau nevaram visur zināt, kas ir apakšā. Mums vienkārši jābrauc un tad mēs uzzināsim, jā. Būs kontents. Jūs mums džemperos toči? Nu termoveļi un džemperi, nu jā, nu man ir termoveļi apakšā, bet... Viņi jau kapā, nu normāli. Viņiem tā kā mums ir, viņi iesvīst, un mēs tur brauc. Mēs jau tur. Gan jā. Bet vispār, kā tur tā? Start taisni. Tur ir ledus? Jā. Nē, nu tur varētu jūs tikt tur arī uz kādu trešo. Nē. Bet nevarēs, jo ledus tur ir. Domā, varētu lāci norubīt. Tev jau ir jātēlo, man liekas, ka tu lāciņu ej virsū. Tev jā, ķipā, make yourself big, viņš uzreiz nobītās. Nē, nu es domāju, es varētu izmest mierīgi galāt. Man skrien virsū, šitāds ten. Mēs ir tagad šitā ten aiz muguras, un uzreiz pāri. Un viss jā, čokam dicāju. Pagad, kā jūs ten? Sapratāt, jūs te brauksiet? Te? Jā, tas līkums tur baigi ir ar risēm. Ja tagad jau tev vispār tā nemētās. Nebremzēsies. Nu, to mēs redzēsim. Jā, varbūt. Es tā saprotu, ka ja te neviens nav, tad, tik debili cilvēki kā mēs nav, jo neviens. Vai kaut kā te tev notiekās. Kam šitā, kam piedetrās? Tev? Jā. Nu, es tā teicu. Es jau tā arī teicu Arčiem. Arčs teica, nu, es nezinu. Krūtie brāviens. Tā kā īpašnieks. Jā, bet ja tas numurs, kur angliski ir, tas tev, tur zvan tev. Jā. Viņš jau krievis. Hello. Nu jā, tur bija latviski, krieviski un latviski angliski. Tas ir hello, one ride my track, 50 euros for 1 hour. Maybe. Nezinu, kur tā labāk pieturēt. Kur tad? Pie tā gaņa. Kāpēc? Viņi jau nebrauc tik šķība. Tur ir dīķi? Pāri šeit zināt šodien. Jā, paldies, Ralf. Kur Audijs? Audijs mājās. Kur uzlīns? Audiju vajadzēja tādā braukt. Vajadzēja atbraukt ar viņu.
skats nav, apdrošināšana nav. Teic, ka uzcels ir nolaists. Vienīgā Man ir savs. problēma ir, ka ceļšķērim nav 2. Zābaki ir 2? Zābaki ir 2. Hākis ar bezceļu. Nu jā, es, protams. Te jūs arī pa iekšiņu. Nē, pa iekšiņu nē. Nu, pa paši nē, bet nu... Pa pat- vidu. Te pa vidu, jā? Kāpēc, ka viņi brauc tetā? Nu jā, nu tur es nevaru. Ko tu teici, ka iekritu? Nē, Nu jā, bet kā, kur, cik tas iekšā? Kāda 3 džeki. Tūbilējuši, kā tur izdomāt pa tejienu, bro? Nē, tā nedomā. Braļukas jau normāli. Valters saka, ka leiši loki, jo viņi pa tejienu brauc. Arī latvieši, kas brauc uz turieni stulbu, tu ka kur, nu labi. Brējās tanesīs un iebrauks uz stulbu. Tad Arķis piemontēs arī latvieši, kas tur brauc. Es nezinu, vai šito vajag teikt. Tad man teica, ka man aizmugurējas ritenis skrūvējas vaļā. Standartā. Cīja savu reputāciju. Šito varētu pārlekt šodien Arķis vismaz. Nu kāpēc es? Tu visvairāk leic. Valters jau var lec. Es arī gribu palikt šodien. Es gribu kājās pabraukt normāli. Es skatījos video, kā kājās braukt. Tu uzrakstīji? Nē, man izmet vienkārši video, kur čovaks arī kaut 3. reizi mūžā brauc ar motociklu. Rīgā kaut kādu džeku. Un tur viņiem viens džeks stāstīja. Skatījos. Nu, TikTok tas bija vienkārši. Tur, man liekas, nav jāiet. Jā, karoči. Visi sūdi sāksies ar šo līkumu, jo mēs tur neaizgājām. Mums ir maksimāli tagad arī ciets viss tas pasākums, jo ir cieta trasa. Bet šito izlaicīja. Amortizācija arī ir, nu, cietāk nevar pagriezt vairāk. Un beņķis ir nomainīts. Valčam lielā dirs nederēs vairs. Man parēs. A kas tur ir augšā, bļāvien? Sūdīgākais. Tur ir jāuzbrauc, Šito tu tev. vēlreiz jāuzbrauc. Tur jālēt Nē, pāri. lec pāri. Te jāiet a pilnu cauri, es pieļauju. Es nezinu. Var jau lēnām. Jā, tas ļoti palīdzēs. Es domāju, ka tas sniegs jau, ja viņš tāds būs virsū tā. Man jālec no tejienes augšā, tur uz to plaknīt? Jā, pār tu. Tu tā lec? Pāri plaknītei. Nu jā. Jā. Šis jau vieglākais. Nu nav baigi viegli tagad, jo tur sasals ir. Šis Nu, jums jau nav vieglākais. jālēt augšā. Pagā, kā tu lec? Paskaties, kā tu tu lec uzbrauc. no tejienes pāri. Uziem. Pasaka man, kā ar tādu uzbraucienu viņi pārlec visam šiem pāri. Tu redzēsi. Kas tur priekšā ir? Tur arī būs dievzīme. Ej, ko tur jābrauc, kur es jums iebraucu dažas reizes. 33 metri. Jā, es latums tikai. Tikai. Otrais treniņš, nav problēma. Es pilnīgi redzu, kā Arčs domā, ka te nav caurums. Ej, tu. Ko dari, ja tu pēdējā brīdī pamani? Es rauju un dodu gāzi. Mums no gāzi. Bet tu jau dakšo no... Tev vajag tā lēnām braukt. Šeit. Tad tev nav tik liels ātrums, lai tu nolauz dakšu. Ko tu zini? Ko tu zini? Kā Arčīs pēc tam krāmēs apkārt visai mājai. Tas būs arī kontents. Pusē mierīgi, tu tai pusē, man liekas, tu kaut ko pazaudēs tam. Tur ir bedres vaigās. Nu, busiņi tad jau varēs. Busiņš jau visu gājies. Šodien tu svešojies tā, lai pamostos palatā. Tu vēl gaidi savu dienu, bet tā nekad nepienāk. Viņi klausās mani, jo es esmu sākākā. Neciešu tev acis lūdzu, neskaties uz mani. Teikt tāvus un glāzē, lai redēs lādes. Tavi skatieni man burās iekšā tā kā drātes. Prāva tevi sakara, tu nevari pārmest. Tagad pie manis tūs, kamēr pie tevis ir klusu. Gribu, lai mani justu. Gribu vairāk es drusku. Gribu pāraut uz pušu. Tevi situ kā mušu. Tevi situ kā mušu. Kāds ī? Man nav vispār komentāru kaut kā. Tu paskaties, tu redzēsi, ka viņš nāk, ja? Nu jā. Šis ir dīrsā. Ej, Skatās vēl. Namtēls brauc. Jūs pieduraties? Reāli. nu kur viņš aizbrauc tikko? Te ir reāli dīrsā.
Man visvairāk bail no tā ledus. Man no viss kaut kā ir. Es gribu vienkārši sākumā pabraukt, tā kā es tak nemācīšu atkal sajūgu atlaist un jāviens. Redzēt, cik šiegli tur pārliec. Oh my god, es pat nezinu, vai es gribu sākt braukt, man bail. Man vēl mīsts sagribējās. Skaisti, eituši tu dēti. Ralfs neflekso tā kā Roberts. Robs jau mums ir bišķi fantāvīgi. Robs ir šikais. Caur Pandabai, Hilfiger, Džempers, North Face, Tempurīts. Viss fake. Man liekas, beigas klusums, man liekas, Robs nokrit. Nē, viņš vienkārši nedod čadās. Tas fantāvīs, jā. Noputīši freestyle, Džeks. Ei, tu dīts. Bija kārtīgs brokas, teorētiski esmu gatavs. Bet vai esmu gatavs? Who the fuck knows? 6 minūtes, viņi 14 minūtes nobraukuši, mēs esam redzējuši, kā viņi lec pa lielāko lēcienu pasaulē, brauc pa lielāko virāžu pasaulē un mauc pa visādiem sasalušiem lēcieniem. Trāpīt ar piku, ka viņš rodas garām. Robim? Es domāju, ka netrāpīs, bet tu varētu viņam garām nomest. Jā, un tad es speciāli trāpīšu, es mēģināšu garām. Viņš stūbies un trāpīšu, viņi izsitīs ārā no kaut kāda šūkā zonā. Nē, kādā zonā? To, ko viņš tur tā. Nu, tas galīgi nebija paradās. Es braucu mājās. Cik man laiks ir aizskriet? Paslīpējām apkārt un braucam prom. Bišķi paslīpējām un ķip, jā, labi, čau, Džek, paldies. Jā, man jābrauc, no šodien nebūs braukāt. Viņš tikko lecienā notīrīja sev brilles. Viņš jau fonto Cik nu tas palīdzēja, jo viņš tikko virāžā vēl paņēma? Džeks ir kaut kāds Travis Pastrāna no Latvijas. Latviešu Travis. Ej, tu dirst. Jā, nav vispār tik smieklīgi īstenībā. Ķipā, nu man patīk skatīties, bet nu es nevaru iedomāties tagad braukt šito visu. Nereāli snieg. Jūs varbūt video kā neredzat, bet snieg. Pusā rīkīgi. Zini, kā viņš sasarās pāris tūroši. Robs tā nedara. Mošanā stiliņš viņais. Nē, nu, lai viņam priekš neaizslid. Nē, Robs ir latviešu Aksels Hodžs un Ralfs Travis Pastrāna. Jā, varētu tā. Aksels vienkārši tas nav nopietni, ko viņš dara tur tajos. Ko viņš dara? Es nezinu pa viņu neko. Redzējis tos video? Nē. Vienkārši aizlec, un krājums es to parādīšu. Viņš aizlec nereālāku pusaku, un es nosēžos manuālā vai nav uz manuālā. 2 minūtes viņi tagad brauca savus braucienus. Un teikšu godīgi, man bija jautri pirmās 10 minūtes, bet tagad man ir ļoti bail. Man ir panisks bailes. Roberts obligāti jāfilmē. Nevar zināt ar Robertu nekad neko. Es domāju, ka viņš izlaiks. Es lieku Stavskas, vai viņš vienalga izlaiks, kaut arī es viņam rādīšu, ka viss. Viņš širo izlaiks. Skatāmies. Es teicu. Normāli slīm esat. Un slīd arī nereāli. Slīd nereāli. Man liekas, man beidzās te viss pasākums šitas. Redzi? Te iet tāda plēvīts un tu parauji, un tad viņi nomainās un uznāk tīri. Nifigā, Bet man jau beidzās. Jā, jūs abi divi braucat? Jā. Nekā nevarēja redzēt. Dirs. Robs vēl arī freestylā kapā mierīgs. Viena rociņa bez kājām. Valters teica, ka tu vēl iebļāvies kaut ko. Jā, kad es roku pelāju, tad es iedevu. Es Robertu to mīstu to rīvu, es vispār nevaru izbraukt līkumu. Es Arī nē. nevaru dot gāzi. Nu jā? Un asāji. Ja? Jā. Tad Es neju, man liekas, ka nevajag braukt ar trešo, jo baigi paliek Jā, skečī. jā, jā. Viņiem tagad jābrauc. Viņam jā. Viņi jau neetīs. Nu jā.
Mēs nejūtīs. Jūs pilnīgi stūbi esat, ka šis Dzirdēji? atbraucat atpakaļ? O, ritīgā dirsā, ritīgi traki, vienmēr. Bet nu braucu, davai. Nē, bet jau brauc lēnāk ir labi, bet vienkārši negribās jau braukt lēni. Jā, tas jā. Kāda jēga? Jūs jau var pie tā lielā, tās lielās virāžas, jūs abi katrā reizē tur slīpējat garām. Jā, tur tas ledus tur bija. Jā. Bet tagad, vai ne, tas lielais leciens, kur bija freestyle, tur tā pirmajā treniņā bija jāslapē, lai neaizlec pa tālu. Jā? Tagad bija jāceļās pārlekt vispār. Tagad tur bija vienkārši. Es gāju, tur. Pilnais bišs un man ir līdzi, ka tu būsi zākā. Es jau lēmu tepa stepā tavam kapam pārkā. Mani pājā meitene pārkā, devigai no jums adas gazvai. Mēd Liepājā nākamgad būs arī motocross disciplīna. Kas? Mēd Liepājā būs arī motocross disciplīna. Mēs nākamajā reizē uz aizput braucam. Šitas jau tāds diezgan līdzīgs sanāk, jā. Ja? Jā. Tur tikai tie kalnā jāuzbrauc un jānobrauc un viss. Zini, ka te šis netraucē? Nu labi, man jau nevajag baigi locīt tos ceļus, jā. Es jau biju aizmirsis, ka te tu jūties tā kā keyboard. Šis ir left, man liekas. Nav tā kā BMX-ā. Tu uzvelc un jūties visi ērti vienkārši. Šis ir left, vai ne? Jā. Ok. Mums jāuzstājas, jā. Jā. Vēl viens braukšanas Ričuku video, kur Raubs uztais flipu pareizi. Man jau diezgan bail tas ir. Es jau tur nemāku izlikt pa viņu. Un Ralfs arī gāž. Iedeva Arčiem savus vecos, vai nu nevis vecos, bet es ar viņiem tikko braucu. Man forši papēdz tagad pilnīgi slapši. Mēs šitā sviedrus šērojam, bet es tagad eju pievilkt aizmugurs riteni, ja viņš skrūvējas vaļā. Tā, uzliekam virsū. Nebija tik traki. Bišķīt pievilkām. Bet nu viņiem jau neatnāks vaļā. Nu, ir apģērbušies. Kuri mani pācani. Šitā ten krūtē dar. Tā neviens nedara. Pasies, kur viņš ir bijis visādās sacensībās. Jā. Tikko atbrauc. Spānijā. Jāiet uz mocu un jābrauc. Nesildīsies? Jāiesildās, jā. Kā bija? 3 reizes un viss. Malts. Kur man jābrauc apkārtēji? Vienkārši apkārt māja. Nu pastāst, Valter, kas ir jādara? Pilnībā uz leju bija neitrāls. Nē. Pirmais. Tad ir neitrāls, otrais, trešais, ceturtais. Piektais. Nu jā, tas nav svarīgi vairāk. Bet pilnībā uz leju pirmais, tad bišķi uz augstu. Piektais ir. Nu dirsā, es jau aizmirstu, ka bišķi tu iedo gāzi un ir. Bet ručiks jauns. Ja? Jā, oranžs. Nu pamēģini to gāzi iedot atkal. O, jā. To jau var neatcerās vairs. Nē. Ar cimdiem tev būs grūti. Jā, šitie vēl tā diez. Šitā. Es to atceros, čau. Bija pamācība. Bet vispār ir jauns detaļas. Man liekas, ka šis ir jauns. Viss, ko Robs salauz. Jo bija crash. Tās saucās. Šitie ir jauni, jo, nu, dēļ šitā riteņa, vai ne, tad caurums veidojas. Ir jauns, nu, cits izpūtējs, vecākais uzlikts. Jo ir problēmas te arī ar tām skrūvēm. O tā. Šitas ir tāds, jā. Bļa, man bailē, ka es nezinu, kur tur jābrauc. Kaut kur jau atbrauks. Atceries? Normāli sāk snikt sniegs. Valters aizgāja vienkārši ar pirmo. Aiziet. Normāli iet jau. Nav aizmirsts, kā braukt. Jā, es domāju, ka ir gatavs trasei. Kā jums liekas? Gatavs trasē. Jā, viņam vajag uz trasu uzreiz braukt. Tu uzmani. Pirmajā ielī? Es nezinu, ko viņš izdarīja. Neitrālajā varbūt. Nu, pasies, kā viņš iet. Uz trasi.
Jūs teicāt, ka neslid. Te neslid. Es tur tā slīpēju ārā, brāviens. Tur tai viķerī vienkārši pilnīgi šitā ten man gāja mots. Tagad šitā ten. Neslid, viņi baigi savu. Bet pasies, kā tu mācēji tad jau tā. Tur vispārībā. Kas? Vienkārši kā tu iedod gāzi, tā pakaļ aiziet pilnīgi aizmugurē. Fuj, sānā. Bet es otrajā, kā iedod gāzi, tā uzreiz, opa, sāniski. Tāpēc ir bailīgi. Man tikai tā. Viņš trenējies ir pats jau. Man liekas, ka viņš ir trenējies pats kaut kur jau. Viņš teica, ka viņš skatījās kaut kādu video, kur Džeks stāv kājās, viņš gan jau pats brauc kājās. Man jau patīk. O! Ai, gudrinieki. Zini, kāpēc tur slīd? Tur ir pilnīgs ledus. Es nobraucu vienreiz, es paskatos spīd visu grīdu. Es domāju, nav brīnums, es tikko grīdu nokrist, ja kas jau. Man aizgāja šitā ten, un es tā kājiņu akal uzsits, lai es nenokrītu. Pilnīgi aizgāja sānis. Tur ir pilnīgs ledus aizmugurē. Te ir forši, tev saka, es te piecēlos kājās, jo tev var forši tā kā tu var izjust, bet tur nevar vispār. Mēs tagad dodamies uz to vietu, kur Valters teica, ka ir ledus. Valters jau iet slīp. Kā tu te Arts nāks ar bēm, ne? Ejam malā labāk. Tu paej malā labāk. Valters nāk. Viņš prātīgi vairāk netais drifts. Viņam jau tomēr nav īstās ziemas riepas. Nē, reku viņš driftoja tikko. Reku viņš vēlreiz driftoja. Valters man motivē ļoti, es nevaru sagaidīt. Valters te slidinās vairāk nekā es slēgtā teritorijā, un man vēl tagad būs jābrauc pēc viņa, ka viņš jau visu lēdi ir atklājis. Met slīp, es filmēju tagad! Skaidrs viņam rekūt. Tagad slidēs. Bet viņš jau 3 reizes te mums pavrauc garām, katru reizi viņš iemet slīpu un viņš vienmēr šitādu seju uztavis. Bet es domāju, man būs vēl trakāk pa viņu. Redzēji, kā gan es nokritu atkal? Redzēji? Kāds sajūts? Pa to ledi pilnīgā pakaļā, jā. Ja man šitā būtu uz ledus, tad es tur kristu vienkārši ik pa 3 minūtēm. Nu, čip jau varam augstu trasu, bet es esmu bišķi apkakājies. Un tad, lai Arčīs te tā izbraucot. Jā, es domāju, mums daram tā. Arčis šeit pabrauc te, tad sametīšu vienu apli, pēc iekšā trasē, tad Arčis vienu apli šeit un māc iekšā trasē uzreiz. Jo es tur normāli tajā pusē, tur, kur neslidz, normāli atstiep jau. Un viķeri gāja bremzīt iekšā. Iedomājies? Ar to? Jā, šito ten. Pēc kā es to izdarīšu. Iedod gāzi, tas atlaiž vaļā, es jūtu, ka man pa liels ātrums, un es tāds pastos. Un nosbiešu. Ejam, tagad Arčīs brauks. Tāds ir home, Alabama. Tas sniegs nepalīdz. Es Jūs jau paši gribējāt. skatīties. Nē? Savādāk jau apvainojušies bijāt. Es jau teicu pirms tam, es baigi tagad smejos, bet pēc tam nebūšu baigi smieklīgi. Nu nē, nu tā kā nav tik trākajās, ja tu iedod vairāk gāzi, tad pilnīgi tā aiziet tā kā mašīnai. Nu jā, vairāk gāzi, bet tad es ripošu vienkārši. Nē, nevar. Un lietas Caur abiem. otrajā, man liekas, labāk ir. Jā. Pirmais tik jūtīgs, tu gribi Bet bišķi pabraukt. Es braucu ar trešo te tā, un Pasties, man tu likās, ka uzbrauc. jums vajadzētu likt trešajā. Pa trasu. Un tad viņš tā vispār. Jā, bet tas jau tas bailīgākais, jo pie tā ātruma nav pierasts. Nē, un Nē, tad nu viņš tās gan jā. Nē, bet tas pats, kas tu otrā dotu gāzi. Nu ķipi, jā. Bet zin kā, otrā tas var, nu labi, nu it kā jau es varu sabremzēt, viņš jau uzreiz nenopamps. Jā. Es varu ķip tā kā uzspiest sajūgu, piebremzēt, un ne? Prātīgi. Un tad nemest citā robā, bet iedot gāzi, lai sajūgu vaļā un turpināt braukt. Viņš jau aizies tāpat. Jā. Jā, tā kā mašīna. Tas jau ir pat dziļi. Es nezinu, kā tas strādā. Nē, es nezinu, kā zini, kas strādā, kad tu ieliec otrajā, trešajā, un pēc tam tev jānometās uz otro apakaļējā. Kā? Jā, viņš teica, ka nav jāspiež. Nu, es nespēju nekad. Viņš teica, ka nav jāspiež. Mums ir rekords. Super sajūgs. Nu tas nav sajūgs. Tas ir sajūgs. Nē, šis ir sajūgs. Širo tas pied uz augstu. Jā, nu es tā domāju, jā. Es vienkārši pārbaudīju Roberts Jā, es zināšanas. stāstu, kas jādara, kā jādara. Es ķipā, nu tas, kas man jādara. Jā. Tātad ir šitie ten. Man ir jāizvelk no viena ārā, tad no abiem. Nu, labi. Tas ir Pamoc. vispār garlaicīgi. Es novelku nost, es iekāpu mašīnā un es braucu mājās. Nu, Tas man ir jādara tagad. Gals, nu, man droši vien atkal būs šis paraus atlaidis. piedarbina padau gāzi.
Viņš ir neitrālā. Jā. Es stāvēšu aiz atšilo. Nu, reāli, es... Apraujās. Val? Nu te jau nevar Vot te tā ir labs, ka nevar paraut ratā. Tu tā, Jo viņš jau izspolē. Tu tā slidēji, ka es pat negribu mēģināt. Te jau neslid. Davai, Arči. Mums nav daudz laiks dots. Redzēsim, vai viņš atcerās. Nu, Arči vispār nedod gāzi atkal. Jo, pēc tam viņam jau tā sākumā, viņš ir leit būmēs. Viņš sākumā ne, un pēc tam aiziet normāli. Viņš uz viens stāv. Pilnīgi tik nedod gāzi. Patu reizes motu. Iedod bišķiņ varbūt arī gāzi. Eidi! Viņš ir gadu apdirsies. Te, man liekas, ir pārpapdiršanos, viņš arī mājas apēc piediršas ir. Ai. Nē, ja nebūtu tas sniegs, tad būtu daudz labāk. Jā? Jā. Iedomā gāzi tikai. Jo tagad tam tur, nu labi, nav jau baigi vairs tās skrūvas, vai ne, bet tagad viņām ir jāiziet cauri sniegam un vēl jāiedurās. Jā. Nu var jau nopirkt, bet nu. Tev noslāp tūlīt. Es ieliku. Otrajā gadā jau tev noslāp. Tu jau gāzi nedev. Es ieliku trešā, es ieliku atpakaļ otrā un Nu varbūt tu nemaz neieliki atpakaļ otrā. Varbūt. Nē, tas jau tā. Oi, traki. Bet neliekas tik jūtīgs kā toreiz, ne? Nu viņi varētu būt izļurkājusies Man liekas, no tās viņš reizes. ka tev vairāk jāpagriež. Vienā treniņā es arī, viņi bija tā, ka galīgi nebija tā. Ka uzreiz sākās gāzi bija, un te es pagriezu, lai... Kečī. Bet tam jau tā ķiver vienkārši šūpājas. Ne? Varbūt galva palika mazāk. Mats nodzina tagad. Man jau toreiz bija tāda paša frizula. Tas ir atstāt, tak jauns gads, jauns tu, jauniem matiem. Ejam uz trasi? Nekādā gadījumā. Es noslāpu, vienkārši, lai pateiktu, jau, Džeiki, es ieliku trešajā. Es noslāpu ar trešo, bet... Nu, jā. Šī pilnībā koncentrējies. Viņš jau dod? Ieliku otrajā jau. Tad man patīk, kā viņš šakumā to gāzi mēģināja aizgriezt apakaļ tā, lai būtu uz nulī. Ģipa sakraķīt kaut ko. Tā tu man sabiedē, ka tā trasa ir tā slidēs. Nu, Kāpēc? Nē, nesludēs. Kaut kur pasludēs un kaut kur nē. Jūs teicāt, ka te ar ledus. Jā, bet viņš tā kā akmens tur uz tā moči ir. Tev bija tā, ka tu tur tā kustējies. Jā, Brīvāk? Jā, viņš Ne, jābūt brīvu vai jābūt singri? Brīvu. Nu, tev jāļauj mocim arī bišķiņi, Nu, ne? viši jāļauj, jā. Tādāk, tu jau ies tur, kur mocis ies. Tu tā kā akmens brauc. Jā, toreiz es vispār nenoguru, bet tagad man viss ir Tāpēc, ka stīvs. tu brauc vienā pozā visu laiku. Toreiz Valters riktīgi sūdzējās, ka viņam viss bija stīvs, un tagad es sūdzos. Mēs vēl neesam trasē pat tikuši. Vai, malā! Otrajos vēl? Man liekas, ka ielika. Ja piedod, es gan arī liekas, ka es nopasīšos no Klausies, kā izdara. Piedarbintēt, ieliec pirmajā, tad iedod bišķiņ gāzi, uzliec kāju ātri virsū, lai dodas augstu no pilnu ruču. Un tad tu stāvot kājās uzsāks. Nesapratu, bet nu... Nedara tādu. Jā, ejam uz trasi. Tev trīc rokas normāli. Man saules troks, es tev saku, man knaģi pilnīgi atcelši. Nezinu, man liekas, tev vienkārši satrauc. Skaties. Es nezināju, ka ir ātrumā. Ārčīs jau te kaut kāds figūrs. Man otrais arī likās jūtīgs. Ja tas bija otrais. Varbūt bija, Jo varbūt citreiz es ķipā... Man likās, ka esmu trešajā, es nolieku uz leju un es esmu... Jūs tā zāmā, ok, es esmu otrajā. Bet es jau nepārliecinājos, ka tas ir pirmais. Jā, skatīsimies, kā viņš te iebrauks. Robs ir vienkārši riktīgais džeks. Vienkārši otro reizi mēs braucam un mums jābrauc pa kaut kādu sniegu, pa ledu. Bet jūs jau paši gribējāt. Nu jā, bet... Es domāju, ka mēs varēsim pastaigāt līdzi. Valters aizved savu pirmo apli pa trasu godam.
Jau jāiet ir uz to tur, kur jālic pāri būs. Ātrums ir pamatīgs. Normāli. Tad jau super. Daudz foršāk nekā... Jā. Valters silda rokas. Jā, bet rokām ir pilnīgā pakaļā. Šī jau... Tas ir vienkārši iet augstu. Crazy. Viņš palicās pat. Jā, nu Valters lec, bet viņš sēdcienīgais to dara. Tas gan nav tā. Vajadzētu piecelties kājās viņam. Ne pa šito gribētu izlēt. Ne jau pa to. Pa šito, man liekas. Bet tas jau tur trekstājis. Uz lecieniem vispār kājās vajadzētu. Es jau mēģinu. Nu tad jā. Nevar redzēt, jo es esmu pacēlējis šitīgi ten daudz. Jā, Bet nu es mēģinu. vismaz. Es jau tā kā iesēžos un mēģinu tā. Jā, es redzēju. Ar Ričuku tā kā ķip. Ejam pasīties, kā Arčs brauc. Viņš ir... Jā. Vienā pozā vēl projām tajā pašā. Mēs varam pateikt 100. Nē, brauc. 100 reiz labāk nekā Vērgalē. Man likās, ka būs traki. Rucau! Vispār mēs atrodamies Rucavas raķetnieku mototrasē. Otrajā, man liekas. Pēdējā brīdī. Jopsi, ko normāli bildu uztaisīja. Viņš pēdējā brīdī izdomāja, pa kurš pūru tur braukt. Bet tik ātrāk, bišķi ātrāk. Man liekas, ka bišķi ātrāk bija. Labi, cilvēk, man jau vairs. Tā ir šoreiz jāpiedomā, cik ātri tur brauc, jo video izstījās, jo es bomāri, ej tu dīsti, es skatījos, es domāju, Matīts brauc šitā man blakām, es domāju, es esmu bombzis vienkārši, man kauns par sev bija. Un tad pārslēdzās uz šito chest mount un liekas, lido čuvaku vienkārši. Tik rēcīgi tas ir. Ko viņš dod gāzi. Kā pretīgi vieta, jā. Jā. Viņš arī ir bišķīt piecēlies. Tā kā tu uz leciem. Trešajā! You effort. Pasties! Ej, dīt. Es domāju, ka tur iet pilnīgi kokos iekšā. Es ar tā domāju, ka būs. Arč pofīgi, viņš ieslīpēja bišķi. Patur aliņu kā viens. Oh my god! Viņš jau arī augšā uz tā leciena deva vēl gāzi braucot. Es domāju, vai viņš ir savācies vai nav. Man stāvot, kā es nevaru iedot gāzi tā, ķipā, vienmērīgi. Aha. Es iedodu, un viņš man aizrauj, Jā. un es vienkārši iedodu vēl. Tas man bail, kā jāstāvēt. Nokrīt? Tur tā visu laiku liekas, ka nokrīt. Arī tev likās, tā, ka tu brauc. Es tur nokrīt gandrīz arī. Pēc šitā ten es izlecu šito, un es domāju, es esmu vecs. Tāds, blē, normāli te izlecu. Man galvā es tāds lūdzu, ja liekšu tā kā Robs un Ralfs. Es aizbrauc tur. Un tad tā taisna, un tad es jau sapratu, ka es bišķi pa daudz, jo es jau nekontrolēju vispār, ko es daru. Es vienkārši braucu līkumā iekšā, nenormālu ātrumu, es saprotu dirsā, nu ko man tā darīt, es mēģināju tur svērties, devu gāzi, man jau gāja šitā. Oi, ir kreš! Aizsildē riktīgi! Es izslīdēju! Uhuu! Viņš aizsildē riktīgi. Apsildē riņķī, man liekas. Es ceru, ka viņš filmēja. To dabūju gatavu. Tu piecēl to mocu tur tā kā ārā. Pa to ķipu, man liekas, jau slīdēju, pa to tur bumbiņu. Un tad viņš aizslīdēja man tā. Es vēl iedevu bišķiņu netīšām. Standartā. Re, kur es pirms tam tikko nokritu. Tas ir pirkstiņi.
bet neuzfilmējās, jo 8. GoPro ir slikts tagad. Viņš augstumā nefilmē vairs. Viņš sastinga un tikai skaņu rekordoja. Un tā tad mans crash nebija. Tā tad es nekrašoju šodien. Maucam tagad ar Valteru vienlaicīgi. Valters ņem jaunu aparātu. Bļa, man tikko bija tāds trešas, es nokritu, bļa, tu dirst. Nu, vot tā. Džeki ir uzpucējušies, taisīsim bildi. Tas ar GoPro nav smuki uzreiz bildi. Bišķi gei, ne? Diezgan. Cilvēki atrod zājos, taisā bildes, viss nostājās. Vai arī tā kā kaut kāds tie, kas es nezinu. Nu, jaunie, kas tais bildes širādas ten. Vot tāda man ir sajūta, ka mēs tā daram. Labi, davai. Jā, nereāli. Re, kur Robis brauc pa trasi. Robis! Grūti Valteram tikt līdz bija. Viņš ātrāks pa mani bija. Tagad ir īsta cīņa. Džekiem viens ir pie otra. Bet kamēr viņi līdz dienai atbrauks, paies jau kāds laiciņš. Pilnīgā koncentrācijā aizbrauc. Arī jau iet slīp nedaudz. Wow! Wow! Ai, kā viņi te lec. Labs. Labas sajūtas pēc aizvadītā saspringtā brauciena. Es dzirdēju, kā Arčs gabalā vienkārši teica, ej, tu dirst. Atkal, nu, laikam viņam tas tāds favorīta teiciens braucot ar muci. Jā, abi izlec pa vairākiem leciem. Jā. Es sapratu, kurā brīdī. Jūs abi divi vienā aplī, viens pēc otru. Tu tur pagriezies kaut ko gaisā. Arčs arī izdomāja, labi, jālec tā. Es teicu, bišķi tagad sapratu, kurā brīdī jāuzdod tā gāzi, lai nav šitas Jā. Tagad bišķi, lai tu nosēdies apakaļ pirmo. Kad ir?
Nu, es dodu gāzi. Pašā galā? Tieši pašā galā, tieši kā tev nāk pakaļais ritenis nostā, tu bišķi iedo gāzīt un viņš ir uzreiz tā kā... Jā. Pirmajā aplī jūs tik tuvu viens otram bijām. Jā, es domāju, ka Arčs kaut kur atpalika. Valsts skatījās uz aizmugurēsiem, vēl nebija. Bet... Nē, kā bija. Es braucu tecātē pirmā aplī tur, un viņš tagad, es skatos, kur tu esi, ķip, un es pastos. Tu neesi nekur tālumā, un tad es sāku domāt, es tāds, okei. Es tāds, okei. Ātrums ir bijis. Es tāds, okei, tu esi man aiz mugurs, un tad es domāju, man jāpēc prom. Un es rītīgi sāku dot gāzi, lai es prom. Es ķipā pirmajā aplī, 2/3 turējos Valteram līdzi, un tad tajā pēdējā trešdaļā viņš aizrāvās, un tad tajā otrajā aplī viņš diezgan ilgi turēja. Nu, diezgan ilgi bija prom. Nereāli labs. Abi dāj. Nu, davai. Džek normāli jau lec. Ap 2. Tūlīt lek šitam pāri. Jā, pēdējais apls godam tiek aizadīts. Diemžēl šī brīnumainā diena, fascinējošā, ar to arī beigsies. Vēlos pateikt jums, lai jūs visi nospēžat to subscribe un like un ierakstiet komentārā. Video idejas ierakstiet komentārā. Savācam Arčim 10 000 subscriberi šogad. Tas ir mans mērķis. Es viņu atbalstu. Es viņu motivēšu. Es viņam palīdzēšu taisīt kontentu. Visi pēdējie video redziet ir ar mani. Es ceru, ka viņi te vēl brauks. Varēšu uzfilmēt, kāds ātrums viņiem te ir. Ļoti sīva cīņa. Viens aiz otra. Ļoti tuvu. Džoms. Džoms. Arčim poza ir ļoti pie bākas. Tā, kad tuvāk vairs nav iespējams. Un Arčis. Džekiem pēdējā apli iet šķērsām. Pēdējais aplis uz visu banku. Jā! Es domāju, ka es sabijās. Kā viņi te lec? Oh my god! Valters viss pārcentās, ne? Jā. Pilnīgi pārcentos. Kur tieši? Es arī sabijos. Nē, nu nebija tā. Es nesabijos, bet es zinu, ka es pārcentos. Es sabijos. Es domāju, kā tu tur leks tolīt. Nu, normāli. Es tāpēc, ka tu filmēji ātrums normāls šoreiz. Tas mocis ir. Man patīk nenormāli tas pēdējais viķers te. Es tur tā eju slīpi vienkārši. Tu tur tā gāji slīpi tajā līkumā? Jā, tur arī, jā. Rītīgi nice. Man ļoti patīk šis bija. Rīktīgi labi. Paldies, Roberts. Paldies, Paldies Valteram, Ralfs. ka viņš tik ļoti gribēja braukt. Jā. Ko gāzām netiko? Nē, no. Labs, ne? Cīņa bija. Paldies. Pēdējiem metram. Paldies Ralfam. Paldies. Robertam. Paldies. Man likās, tu man dos. Šitā. Jā. Visinteresantākā diena, kāda pēdējā pusgadā bijusi. Nē, vēl tas competitions beigās. Es gribēju tev iet garām, bet es domāju, ka tu ķipā pagriezīs pēdējā brīdī, tāpēc es nepagāju. Tu teici, ka esi mīksties, ka es neizlaicu pagājušajā vidā kā. Jā. Bet nu reku es tādu, jūs redzat man patieso esi. Viņam labāks mocis bija. Es ar abiem diviem lēcu pilnīgi vienādi, jā. Tagad jau, nē, nahu to kvadru. Tagad uz Hesīdu? Kvadrs sūdz. Es gribēju teikt, ka vajadzētu tā kvadri izbraukt, bet nahu to kvadru. Mocis ir mērķis, jā. Pareizi saka. Bet Arčs, man liekas, līdz beigām brauc akmenī. Šitā te? Jā. Vienalga jūs. Nu, īsties pēc spīdāra reāli. Nu ļauj man pārģērties. Labdien visiem! Mēs šodien braucām ar motocikliem pa Rucels mototrasu, pa ziemu, pa Sasalošu mototrasu.
Labi, nē, reku Valters ir riktīgā priekā. Tu pastāst, kā tev gāja. Krasāčiks, neko. Šis būs pēc video. Nu redz, kur heiteri viss teica, kas ir, jā, bet. Fig suņi tādi. Nē, neko. Tikko jau pārdevu riteni, ieliku postu Instagram, ka es beidzu braukāt ar Ričuku. Jau pasūtīju mocu caur Robu un Ralfu. Tā kā tā. Livonija MK man būs, es esmu komandā. MK Livonija tā, es atvainojos. Bet nu jā, man rītīgi patīk, es šodien esmu nereālā haipā. Rītīgi forši bija. Es ceru, ka video arī varēs ko redzēt. Tā kā tiekās nākamajā. Es domāju, ka būs ļoti traki, bet jūs manas ekspektācijas pacēlāt ļoti augstu. Beigās bija progress smega. Man vispār bija bail un man bija ļoti liels pārdoms, ka viņi te brauc uz šejienu. Es domāju, vai viņi vispār varēs pabraukt. Bet tad, kad viņi iebrauc sasē un Valters sāk lekt pirmajā aplī, tad jau viss pārgāja. Nekad nenovērtē mūs pa zemi, jā? Nekad, paldies. Nekad. Roberts joprojām meklē meitenes, kas ir zem 47 kg. Vai ne, virs 47 kg. Var arī būt 12 gadi, bet 47 kg, tad ir labi. No Roberta Mūdas dievausī. No Roberta Mūdas. Tagad ejam slīpēt? Ai! Bet tagad izstījās, ka būs bluķos. Diezgan izdevusies diena man šķiet. Tā mašīna.